Notiņa Mī vienmēr gribēja būt pati pirmā nots. Nu, pati pirmā. Mī vienmēr skrēja un sacentās. It visur viņa gribēja paspēt pirmā. Viņa pamodās pirmā. Uz brokastīm viņa piecēlās pirmā. Vakarā gāja gulēt pirmā. Pirmā iztīrīja zobus. Pirmā bija vingrošanā, un pirmā rudenī saķēra iesnas. Pirmā! Es esmu Mī! Es esmu pati pirmā! Es esmu vispirmākā no jums visām! Tā pirmās būšana aizsākās jau sen, daudzus gadus atpakaļ, kad visas notis grasījās ievākties nošu mājā, līnijkopā. Visas notis bija sastājušās netālu no jaunās nošu mājas, līnijkopas ar 5 stāviem, kad sākās liela drūzmēšanās un grūstīšanās. Nu, pabīdies! Lūdzu, atvainojiet! Es tikai jums paiešu garām. Lūdzu, palaidiet! Palaidiet taču mani! Es esmu pirmā! Hei, kas te grūstas? Kamēr citas notis apbrīnoja skaisto nošu māju, Mī grūstījās garām citām notīm. Viņai gandrīz atvērās abi koferi, kas steigā bija piebāzti ar viņas mantām un drēbēm. Pa koferu malām spraucās ārā bikšu gali, siltā rudens šallīte un vecmāmiņas adītā bumbuļcepure. Mī, tavi koferi taisās vaļā. Nekas, man tikai jāpaspēj. Pie nošu mājas līnijkopas durvīm stāvēja nošu atslēga. Jau pa gabalu viņa redzēja notis, kas prātīgi tipināja pa celiņu, un kādu, kurš skrēja kā vējš, mēli pārmetis pār plecu un drēbēm veļoties ārā no koferiem. Labdien! Vai šī ir mūsu jaunā māja? Nu, labu dienu! Tā ir tava jaunā māja, līnijkopa. Es gribu būt pirmā, es gribu pirmā dabūt istabu. Es vienmēr esmu bijusi pirmā. Nošu atslēga smaidot atslēdza līnijkopas durvis. Laipni lūgta, ašā notiņa. Nāc nu ar pirmā, tu dzīvosi pirmajā stāvā. Mī skatiens staroja, viņa paķēra savus koferus, kas bija pa pusei attaisījušies, iegāja savā istabā un aizvēra aiz sevis durvis. Pirmā! Man izdevās! Apskatījusi savu jauno istabu, Mī sāka izkravāt koferus un centās iekārtoties. Taču viņai tik ļoti atkal sagribējās būt pirmajai, ka mantas sāka izkraut ļoti ātri. Drēbes sameta kaudzē, apavus izbēra kastē, kas atradās pie durvīm, traukus sagrūda plauktā, kā noģingstēja vien. Kārtībā! Pirmā! Es esmu pirmā! Ar savu pirmās būšanu Mī tik ļoti aizrāvās, ka vienreiz sanāca pavisam nepatīkams atgadījums. Solfedžo stundā Pēterītis rakstīja nošu diktātu.
Notiņa tik ļoti satrakojās, ka atkal gribēja būt pirmā. Pat nošu diktātā. Nu tā satrakojās, ka skrienot un lecot pāri nošu līnijām, pārējās notis kā bumbuļi saripoja čupā zem nošu līnijām. Atkal paspēja būt pirmā, taču skolotāja Kārkliņa, ieraudzījusi Pēterīša diktātu ar nošu kaudi, pietvīka sārta un gandrīz nosirmoja. Viņa ar treknu sarkanu līniju pārvilka pāri Pēterīša diktātam. Pēterīt, šodien 2. Tas jau bija Mī. Notiņa Mī ir pie visa vainīga. Viņa vienmēr grib būt pirmā Notiņa. Es arī esmu pirmā, pati pirmā. Tāpēc Notiņa Mī līniju kopā var atrast uz pirmās nošu līnijas.